Radio Boom FM piedāvā Doktors starp citu. Sveiks, Ati! Kaspar? Nu ko, nedēļa garām. Nedēļa garām palidojusi pilnīgi. Jā, tieši tā. Zini, bija tas joks. Tur sēž viens un pēkšņi viņš saka, kas tas bija? Vecīt, tā tava dzīve. Jā. Bet tev neliekas, ka mēs vienmēr kaut ko nokavējam? Nu, tāda iekšēja sajūta. Un sapratu, tie, kas mūs tagad skatās RTV, jaunieši. Jau ir nokavējuši. Jau ir nokavējuši. Biļets nopirkt pa lēto Air Baltica. Jā. Starp citu, ja esat jaunāks par 23 gadiem un jums ir derīga studenta apliecība, tad tikai vienu dienu, tikai viena cena 99 eiro turp un atpakaļ Air Baltica lidojumiem no Rīgas. Tātad 4. 8. martā no 10. līdz pat 13.00 dodieties uz Air Baltica biļešu kasēm lidostā Rīga, lai iegādātos avio biļetes lidojumiem jau šajā nedēļas nogalē, ja kas. Nenokavējiet. Kā saka Air Baltica, dzīvo ātri. Lido jauns. Lido jauns. Jā. Jā. Sirdī jauns. Jā. Tas tā. Pensionāriem arī jāsaka. Lido jauns. Jā, tieši tā. Tas ir atvērts visiem. Jo sirdī katrs ir vismaz 23 gadus vecs. Bet redz, atgriežoties pie tā citi jaunāki. Tu piemēram. Jā. No, jā. Dažiem ir tikai 16. Tas ir nepilngadība. Jā. Bet, zieda vecums. Prasīs man kaut ko? Jā, es tev gribēju prasīt tādu filozofisku jautājumu. Starp citu, kas ir saistīts arī ar lidošanu. Ja? Ir jāsāk pirkt biļetes. Vai tu lido sapnī? Nevis lai lidot sapnī, bet lai reāli, mēs jau nezinām, kas šeit notiks. Jā. Tas jautājums ir, par ko es runāšu apmēram. Jā. Es tad atbildēšu, labprāt atbildēšu uz tavu jautājumu. Tu saprati, ko es teicu, jā? Mēs runāsim par kavējumiem. Un kavējums, tā izjūta, ka vienmēr mēs kavējamies, ir, man liekas, tāda latviskās nācijas izjūta, vai ne? Vienmēr kādi citi kaut ko jau ir izgudrojuši, a mēs tā kā pa pakaļu. Jā. Vienmēr kādiem citiem jau ir izdevies. Nokia jau ir bijusi. Jā, kas tur vēl bija? Mēs skrienam pakaļ. Skype jau arī noticis, jā. Un galvenais, mēs nemēģinām lekt vienu solīti pāri. Mēs gribam darīt tieši, ko viņi izdarīja. Un domājam, ka veiksme atkal uzsmaidīs. Jo mēs varēsim izdarīt labāk. Zin tā, sengrieķu dieviete, viņas vārds bija Fortūna, kas ir veiksmes dieviete. Jā. Viņai bija tā, ka viņai mati bija tikai priekšā. Un kamēr viņa skatās tev virsū, tikmēr ir baiga forša sajūta. Fortūna uz tevi paskatījās. Bet, kad viņa pagriež muguru, kā liels pārsteigums ir, ka viņai galva ir izskūta. Un, kad viņa iet prom tā Fortūna, tu viņai ķeries klāt. Nav kur pieķerties, saproti? Nav kur pieķerties. Un tas, ka mēs kavējam kā nācija, mēs gribam pieķerties tur, kur bija Somi pirms 20 gadiem. Mēs gribam pieķerties tur, kur kāds cits bija pirms 40 gadiem. Un man liekas, tā ir postoša lieta un ieradums, kas būtu jāmaina. Tādā ievadā, to, ko es mēģinu teikt, es mēģinu turpināt sarunu, ko mēs sākām pēdējā raidījumā par demokrātiju. Jā. Un to, ko mēs apskatījām, bija tādu vēsturisku it kā pārskatu par demokrātiju un vēlēšanu. Mēs atgriezīsimies kā solīts pie tā vēlreiz, bet ir viena cita lieta, par ko es gribētu šodien parunāt, un tā lieta ir demokrātija un tirgus ekonomika. Un mēs šodien runāsim par to savstarpējo saistību. Un tas iemesls, kāpēc mēs par to runājam, ir atkal es atgriežos pie tā, ka caurmērā cilvēki tic, ka demokrātija šobrīd un tirgus ekonomika ir savstarpēji saistītas, nedalāmas, nešķiramas lietas. Un man liekas, tas nāk no fotogrāfijām, ko mēs Latvijā saņēmām 70. gados no radiem ārzemēs. Ka tur ir viena mašīna, palma, daudz laimīgi cilvēki, kuri stāv pie savrupmājas. Un 90. gadā mēs bijām izdomājuši, ja nāks demokrātija, nāks arī tirgus ekonomika. Šobrīd pagājuši 23 gadi ir vilšanās, un mēs runāsim par šo vilšanos. Doktors starp citu, radio portālā Boom FM, Boom FM YouTube kanālā un RTV. Tātad
Mēs esam pieņēmuši, ka tirgus ekonomika un demokrātija iet soli solī, bet tā tas vēsturiski nav bijis. Ja atceramies pat pirmskara laiku, demokrātijas tā problēma ir, ka viņi ir diezgan neefektīvi. Cilvēkiem gribas ātrāk, labāk, un tur dot iniciatīvu parādās autoritāriem režīmiem, kā piemēram mūsu pašu Kārlim Ulmanim un citiem Musolīnī veidīgiem, ņemties un mēģināt pārņemt varu un demokrātiju atstumt malā. Tas, kā mēs iepazinām to demokrātiju, ir pēc Otrā pasaules kara, kad demokrātija tiešām bija saugus kopā ar tirgus ekonomiku un bija ļoti veselīga un radoša turības kalve, jeb turības mašīna. Šodien mēs runāsim par diviem vīriem. Abi no viņiem ir semināli. Visi grib izdomāt kaut kādu vārdu angļu valodā, ko pārveidot latviski. Es teikšu arī vienu semināli. Un semināli nozīmē tādi, kuri ir izveidojuši... Semināls, jā, semināls darbs. Tāds, kas izveido, pilnīgi jaunu ēru intelektuālajā dzīvē. Tas ir tas, ar ko mēs nodarbojāmies. Ja? Un divi šādi vīri 20. gadsimtā bija Roberts Dāls un Francis Šumpēteris. Šumpēteris. Viņš nebija no Latgales, viņš bija no Austrijas un vēlāk Amerikā dzīvoja. Un gan viens, gan otrs ir slavens ar to, ka viņi parādīja, kā šīs divas parādības tirgus ekonomika un demokrātija var sabrukt. Un viņas var sabrukt iekšēji, jo gan tirgus ekonomikas spēki viņu, jeb kapitālismu, var sagraut no iekšienes, gan arī demokrātijas spēki var sagraut demokrātiju no iekšienes. Un kāpēc mums būtu svarīgi par šo runāt? Mums ir svarīgi par šo runāt, lai mēs saprastu, cik trausls veidojums ir demokrātija un ka ir vērts cīnīties par to lietu, ko sauc par demokrātiju. Bet sāksim ar Šumpēteru. Un tas, ko Šumpēters izdomāja, viņš izdomāja jēdzienu, kas ir, radoša destrukcija, jeb radoša iznīcināšana. Un viņš teica, ka kapitālisma pamat jēdziens ir radošā iznīcināšana, ka tajā brīdī, ka kapitālisms, ko viņš ļoti labi dara, ir produktīvs un ražo bagātību. Bet pienāk brīdis cikliskumā, kad viņš iznīcina iepriekšējo pasauli un veido pilnīgi jaunu pasauli. Un, kā piemēru varētu minēt, protams, tas, kas ir noticis ar transportēšanu. No sākuma bija zirgi, tad bija darbs kalējiem, ratu taisītājiem, ādmiņiem un tā tālāk. Pēkšņi parādās tvaika dzinēji, lokomotīvas. Šitie visi paliek bez darba, vecā pasaule iznīcināta, parādās jauna pasaule. Jaunajā pasaulē viņa sev pavelk līdz citas pasaules tirzniecību, plašāki noietu tirgi un tā tālāk. Pēc tam parādās iekšdedzes dzinēji, benzīns, kas atkal visu nomaina. Tad nāk internets, tad nāk kompjuteri, un katrā tajā nākamajā fāzē iepriekšējā pasaule tiek iznīcināta, un jaunā pasaule tiek izveidota. Un kas ir bēdīgākais šajā radošās iznīcināšanas stāstā, ir, ka vienmēr ir kāds, kas zaudē. Un paliekoši zaudē. Teiksim, ja tu biji ādminis un atnāc tvaika lokomotīve, nebūsi tu vairs ādminis. Meklē kaut ko citu, vai arī dzīvo mūžīgā nabadzībā. Un šeit te ir pamat problēma ar demokrātiju. Jo demokrātija saka, mēs visi esam vienlīdzīgi. Mums ir jāizdot resursi, mums ir jānodarbojas ar lēnu pārvaldību, jo mums ir vienādas balsošanas tiesības, un mums ir vienādas tiesības vispār. Teiksim, uz taisnīgu tiesu, izteikšanās brīvības un tā tālāk. Un šeit tātad kapitālisms no vienas puses paši iznīcinoties, atstāja cilvēkus pie malas. Demokrātija saka, ka tā nav pareizi.
Un atgriežoties pie demokrātijas, tad mēģināsim saprast, kā tā demokrātija arī var pašiznīcināties un kāpēc Roberts Dāls ir tik ļoti svarīgs. Roberts Dāls savā seminālajā darbā par varu mēģināja iziet ārā no tradicionālajām definīcijām par varu un teikt, domāsim par varu, cik vien vienkārši iespējams. Okay. Un tad viņa definīcija... Ļoti labi, viņš ļoti labi pateica. Jā, viņš saka, vara ir tad, kad subjekts A, piemēram, es, varu panākt, lai subjekts B, piemēram, tu, dari... Subjekts kā tiesību subjekts, vai ne? Ka tu dari to, ko tu agrāk negribēji. Un tā ir vara. Un tad viņš uztaisa. Un tu dari to, ko tu gribi. Un es daru to, ko es tev piespiežu darīt to, ko tu agrāk negribēji. Un tad viņš uztaisa to gradāciju. Viņš saka, kādā veidā tas varētu notikt. Viņš saka, pirmais ir racionāla pārliecināšana. Es ar argumentiem tevi pārliecinu, un tu dari kaut ko, ko agrāk tu negribēji. Labi. Tā ir viena varas funkcija. Un šeit te viņš uzreiz ievieš gradāciju, lai cilvēku uzreiz saprot, ka racionāla pārliecināšana ir augstākā forma, un tad viss iet uz leju. Nākamā fāze ir manipulatīva pārliecināšana. Manipulatīva pārliecināšana ir tāda pamelošana, tur tā kā faktu sagrozīšana, patiesība, kurš zina, kā bija. Bet beigās, tad, kad manipulē, tur pamelo vēl nezinu ko, vienalga šādā veidā var pārliecināt kādu citu darīt kaut ko, ko viņš citādi nebūtu darījis. Skalā uz leju. Trešais ir, principā, korumpēšana. Es tev iemaksāju, lai tu... Un es sāku darīt to, ko tu gribi. Tu sāc darīt... Šīs izklausās ļoti labi. ko es gribu, vai ne? Tā skala iet uz leju. Tā korumpēšana tikai 3. vietā, ja? Korumpēšana ir 3. vietā. Nākamais ir draudi. Tad es saku, tu zaudēsi savu darbu, ja tu nedarīsi šitā. Varbūt padomā 2 reizes, vai ne? Un tad draudi kļūst par nākamo varas metastāzi, teiksim tā. Piespiešana tad kļūst par 5. un 6. ir fizisks spēks. Tas, kas, piemēram, Ukrainā tagad notiek, ir 5. Piespiešana. Viņi pasaka, tev nav izējas, dari, kā mēs sakam. Un tas var pāraukt tajā fiziskajā spēkā. Un tas, ko Roberts Dāls ir izdarījis, pamatojoties uz šo varas definīciju, viņš saka, mēs ar šo varas pielietojumu varam vērtēt dažādas demokrātijas. Un demokrātija ir ne tikai valstī, demokrātija varētu būt arī darba vietā. Tas varētu būt skolā. Tas varētu būt pārvaldes sistēma tur kaut kādā uzņēmumā. Un atkarībā no tā, kā vara izpaužas, tad tam ir arī zināmas sekas. Piemēram, racionāla pārliecināšana, ko tas dara tiem tautai, jeb tiem darbiniekiem, racionāla pārliecināšana atraisa viņus. Viņi saka, ir vērts piedalīties, ir vērts būt radošiem, ir vērts domāt, es esmu daļa no šī kopuma, kaut kas veidojas. Manipulatīva pārliecināšana ir tā kā tādi zog, tur melo, bišķīt, vēl nezinu ko. Ko tas dara cilvēkiem? Cilvēki domā, dzīve ir par īsu, lai es ar šito ņemtos. Iedomājies skolas direktori. Viņi tur ar vecākiem runā, varbūt darīsim, varbūt nē, pamanipulē šā. Un tad tie vecāki nonāk pie secinājuma. Manai sievai bija viena draudzene, kura teica, dzīve ir pārāk īsa, lai dejotu ar neglīto puiku, kurš tevi iekāro, vai ne? Tāpat arī šajā gadījumā, ja kāds tevi šitā kaut kā manipulē, tad tev jādomā, un tu esi vēl ar vienu brīvs cilvēks, vai ne? Jā. Vai tu gribi ar šito ņemties vai negribi? Tā 3. pakāpe, korumpētības pakāpe, ir tā, kas sāk veidot grupas. Šeit un te ir savējie čomi, būs baigi forši, vai ne? Kas ir pret tiem pārējiem. Un ko tas nozīmē? Kad priekšniekam ir mīļākais, nevis mīļākais tā kā fiziski, bet draudziņš ir tādā ziņā favorīts, vai ne? Tad tiem pārējiem nav iemesls censties. Jo viņi zina, ka tas favorīts dabūs visas labumus, līdz ar to tur ir daudz vienaldzīgu cilvēku, kuri domā, diena pagājusi, vēl viena naudiņa nopelnīt.
notikta, vai ne? Un tad, ejot uz leju, tur draudi, protams, to esi saistīts, piespiešana un fiziskais spēks, tas viss izmaina to, kā tauta, jeb vēlētāji izturas pret noteiktu varu. Un tas, ko Dāls teica, ka demokrātijai ir iespēja pašiznīcināties no iekšienes, kad tās pārvaldības formas kļūst arvien zemākas. Un tajā brīdī tas, kas tur notiek, tur parādās to, ko viņš sauc par maigo diktatora sindromu, vai ne? Ka pēkšņi parādās cilvēki ar vien mazāk iet vēlēt, līdz ar to interešu grupas ievēl kādu, kurš nav pelnījis būt ievēlēts, viņš sāk izmantot, no korupcijas aiziet uz draudiem, teiksim, piemēra pēc, teiksim, valsts ieņēmuma dienas draudos saka, ja tu nesadarbosies, mēs aptīlāsim visus tavus kontus. Draudi. Un cilvēki tad sāk sadarboties, bet viņi neiet vēlēt. Vai ne? Un tad nākamais piespiešana un tā tālāk. Un, ja mēs skatāmies Latvijā šobrīd šeit, cilvēki, lai paši sev uzdot jautājumu, kurā varas izpausme. Kur mēs esam šobrīd? Starp 3. un 4. Starp korupciju un draudiem. Pie piespiešanas mēs vēl neesam tikuši, bet ir skolu sistēmā, man liekas, ir otrais manipulatīvu pārliecināšana. Tas tā kā negrib viņam pieskārties, vai ne? Kur vispār eksistē tas pirmais? Es esmu redzējis, jā, jo tas ir mans darbs. Es esmu pārmaiņu vadības speciālists un ir organizācijas Latvijā, kur ir pirmais, kur cilvēki ir un jūt piesaisti, bet visā valstī es teiktu starp 3. un 4. Draudi, kā panākt lietas gatavas un kaut kāda veida korumpētu grupiņu, nezinu kas tur. Līdz ar to tās sekas ir dabīgas, tās sekas ir, ka cilvēki mūk prom, viņi nepiedalās vēlēšanās, līdz ar to demokrātija no iekšienes sāk sevi sagraut. Un lūk, šeit mums ir it kā pašsaprotamas lietas. No vienas puses, demokrātija iet kopā ar tirgus ekonomiku, bet tā nav. Demokrātija ir tendence no iekšpuses sabrukt, un tirgus ekonomikai ir tendence no iekšpuses sabrukt. Un šīs ir tās lietas, kas mums jāpatur prātā, domājot par nākotni. Un kāpēc es par šo sāku runāt? Jo, ja mēs apzināmies šādas tendences, kas ir mums apkārt, mums vajadzētu uzdot jautājumu, lai mēs atkal pareizos jautājumus nākotnē, lai mēs atkal nedzinamies pakaļ Somijai, kāda viņa bija pirms 20 gadiem, vai Amerikai, kāda viņa bija pirms 40 gadiem. Pasaule ir mainījusies, un mums tagad, tuvojoties jaunām vēlēšanām, būtu jāprasa varas vīriem, ko vadis, uz kurieni mēs ejam, un pēc kāda brītiņa es pastāstīšu tos jautājumus, kuru būtu prātīgi uzdot. Doktors starp citu, filozofs Attis Zakatistovs. Otrdienās 11. Boom FM, svētdienās 14. Re-TV. Radio noskanēja dziesme. Televīzijā tikai nopūtas. Kaut mēs būtu dzirdējuši to skaisto dziesmu. Jā. Redz, mēs tikām tik tālu, ka mēs izstāstījām, ka 2 vaļi, uz kā cilvēku turība var turēties, un vienlīdzība, demokrātija un tirgus ekonomika, viņiem ir tendence sabrukt no iekšienes. Un daudzas nepatīkamas lietas ir jau arī tagad, jo kapitāls ir izskrējis ārpus nacionālajām robežām. Ir sākusies tā, ko sauc par globalizāciju. Līdz ar to tur neko savākt nevar. Darba ļaužu kustību, kā mēs ļoti labi zinām, darba spēks arī ir izskrējis ārpus nacionālajām robežām. Cilvēki brauc un strādā tur, kur viņi grib. Bet tās visas problēmas un netīrie darbi kaut ko dalīt ir palikuši valstīm, jo tie vēlētāji ir nacionāla vienība. Parādījušies supranacionālas lietas kā Eiropas komisija, kur tie pārstāvji nav vēlēti. Barosu, viņš tā īsti nav ievēlēts. Visi tie komisāri, viņi kaut kā attālināti tur ir salikti, bet viņi tā kā uztur to demokrātiju, bet nevar saprast, kas notiek. Un tā situācija ir tāda, ka šajā brīdī cilvēkiem ir jautājums, ko darīt. Un tas, ko cilvēki vismaz
politiskos filozofu aprindās domā, ka vajag vairāk demokrātijas, bet citādāku demokrātiju. Un tas, ko es piedāvātu pirms vēlēšanām, izglītotam vēlētājam uzdot partijām, ir pāris jautājumi. Lai mēs neskrietu pakaļ tam vilcienam, bet skatītos, kāda varētu izskatīties nākotne, uzdot jautājumu. Piemēram, ir fakts, ka nacionālajai valdībai vairs nav visa vara grožos. Tā kā, ja tu iedomājies pilotu, kurš sēž savā tajā kokpitā, kā viņu angliski sauc, lampiņas tur spīd, viņš var raustīt kloķus, nav tā vairs. Nacionālajai valdībai mūsu premjerministrs nesēž kokpitā. Tā vara ir kaut kur citur. Un tad tas dabiskais jautājums būtu, ko partijas izvēlas darīt šajā situācijā, kā viņi prognozē nākotni šajā brīdī, kad nacionālajai varai ir mazāk teikšana nekā Eiropas komisija. Ļoti labs jautājums. Bet vai ne viņi neatbildēs no tās demokrātijas, tās skalas ar otro? Tur āķē, kaut ko sastāv. Es faktiski gribu, lai viņi, kad stāvu priekšā studentiem, es viņiem parasti saku, lasiet tur Dālu, piemēram. Un viņi saka, kāpēc? Un tad es viņiem varētu teikt, baigi forši, jo viņam ir taisnība. Viņi saka, vēl kāpēc? Un tad, ja izglītots vēlētājs uzdot šo jautājumu partijām, tad viņi varētu, šie mani studenti, iet un pastāstīt, kas ir tās jaunās tendences, jo izglītotam cilvēkam tad būtu pielietojums. Jo šobrīd tie saucamie politehnologi, viņi jau nenodarbojas ar nopietnu filozofiju, ar nopietnu domāšanu. Viņi tikai ir tādi kā Geigera skaitītāji cilvēku dusmām, vai ne? Šis būs baigi daudz dusmas. Šito var, tas mazāk dusmas. Vairāk dusmas. Mazāk dusmas. Bet šāda veida darbu, teiksim, būtu ļoti labi, ja jauni studenti, politikas studenti varētu atbildēt uz šo jautājumu. Otrs jautājums ir sašķobījusies partiju sistēma. Partiju sistēmai cilvēki netic. Ko darīt? Kāda ir jūsu attieksme? Vēl viens jautājums. Cilvēki grib vairāk tiešas demokrātijas. Šeit Latvijā ir parādījusies, piemēram, tā mājaslapa, ka tu vari taisīt dienas kārtību Saeimai. Vai tas turpināsies, vai tas neturpināsies? Kādā veidā šis viss notiks? 4. jautājums. Interesants, manuprāt, uz ko es labprāt dabūtu atbildi. Plašos mēdī ir pilni ar propagandu. Tajā pašā laikā ir internetā un citur pieejama citādāk informācijas plūsma. Šeit te kaut kas ir jādara, lai propaganda nošķirtu salmus no pelavām. Ko jūs kā partija domājat šajā jautājumā? Lūk, piemēram, 4 jautājumi. Tātad vadība aiziet uz augšu, partiju sistēma šķobās, demokrātiju grib tiešo, un ir propaganda un kaut kāda cita informācija. Ko darīsiet? Šis ir mans jautājums, nobeidzot šo sarunu. Paldies, Ati! Turpināsim pēc nedēļas. Jā. Doktors starp citu, filozofs Atis Zakatistovs. Otrdienās 11. Boom FM, svētdienās 14. Re TV.